Pilsēta, kurā piedzimst vējš. Vispilgtāk šīs Liepājas himnas vārdas spēja raksturēt tieši sportistu, kuru sabiedrotais ir vējš. Liepājā sācies Eiropas čempionāts ātrākajā veidēļa sacīkšu klasē Formula Windsurfingā. Sacensības no 15. līdz 20. augustam norisinās Liepājas pludmalē. Paralēli Eiropas čempionātam Liepājā risināsies arī pasaules kausa izcīņas posms šajā disciplīnā. Šodien sācies Eiropas čempionāts un pasaules kausa posms Windsurfingā šeit Liepājā. Un tas ilgs līdz 20. augustam, līdz šīs nedēļas svētdienai. 5 dienas būs sacensību dienas, šodien ir reģistrācijas diena. Uz doto brīdi ir pieregistrējušies vairāk par 80 dalībniekiem no 17 dalību valstīm. Tālākās dalību valstis mums ir Argentīna, Brazīlija, Izraēla, Austrālija. Mums ir arī pieteikušies vietējie spēcīgie braucēji Jānis Prejs, Antis Dāle, Ričards Omanbriedis, Jānis Rencis. Cerēsim, ka viņiem labi ies. Ir arī pieteikušies jau pasaules ranga 2. numurs Arons Dagans un 3. numurs Gonzalo Costa. Es domāju, ka pirmkārt Liepājai tas ir ļoti labi, ka šeit notiek šāds pasākums, jo pilsētai pie jūras ir tādam jānotiek. Tā ir mana personīgā uzstāja. Otrakārt, Liepājas iedzīvotājiem tas nes vairāku iebraucēju, vairāku cilvēku redz mūs, kā mēs šeit dzīvojam. Viņiem šeit ļoti labi patīk. Viņi gribēs atgriezties vēl šeit, iztērēt savu naudu. Tas arī mūsu tirgotājiem un viesnīcām ir ļoti labi. Un šo pasākumu mēs atvedām jau ar 3 gadu plānu, kas sākās 3 gadu atpakaļ, kad mēs sākām ar Eiropas čempionātu Reisburdam. Saku liels paldies Liepājas pilsētai, ka viņi mūs atbalsta šo pasākumu, gan ar infrastruktūru, gan ar finansiālo atbalstu. Atbalsta mums Izglītības zinātnes ministrija. Es domāju, ka būs ap 80 vai vairāk dalībniekiem. Tikko vakar beidzās Milpret Baltijas kausa posms, kur arī liela daļa no dalībniekiem piedalījās. Kopā bija 121 kopā ar jauniešiem no 13 valstīm. Brazīlija, Grieķija, Anglija, Somija, Baltija un tā tālāk. Ko šodien viss trenējās. No rītā sāksies Eiropas čempionāts. Rītā 11. pirmais starts ir paredzēts.